Godātie Ventspilsnieki, šodien paiet 4 gadi, kopš agresoru valsts Krievija iebruka Ukrainā un sākās pilna mēroga kara darbība. Frontes līnija, kas ir vairāk kā 1000 kilometru garumā un faktiski jau 4 gadus Ukraina varonīgi cīnās pret pārspēku. Jāsaka, ka šī ziema ir īpaši grūta, jo nespēdam gūt nekādus izšķirošus panākumus frontē. Agresoru valsts ir ļoti mērķtiecīgi un neģēlīgi, es teiktu, iznīcinājusi civilo infrastruktūru, un tādēļ daudzās Ukrainas pilsētās ir ļoti liels problēmas ar energoapgādi, ar apkuri. It īpaši to izjūt galvaspilsēta Kīva. Un, protams, kā šādā veidā Krievija un Kremļa vadītāji cenšas psiholoģiski salauzt Ukrainas iedzīvotājus, lai nav vairs tautas atbalsta valdībai. Bet mēs redzam, ka tas neizdodas, un Ukraina turpina cīnīties. Un tiek arī no Eiropas, arī no Latvijas, arī mūsu pilsēta, cik tas iespējams, atbalsta, lai Ukraina pārdzīvotu šo ziemu, un mēs visi ceram, ka kaut kad cerams, ka iespējami drīz šis karš varētu beigties, bet, lai tas notiktu, neapšaubām, ka ir jābūt gan Eiropas valstu vienošanās, kur mēs redzam, diemžēl, ir domstarpības Eiropas valstu vidū, jo katrā valstī ir kaut kādas iekšpolitiskās prioritātes, un, diemžēl, tādas valstis kā Ungārija, Slovākija, reizēm šīs lokālās prioritātes tāda augstāk nekā atbalstu Ukrainai. Un, protams, ļoti svarīgs un izšķirošs ir Amerikas Savienoto Valstu administrācijas atbalsts, un jācer, ka netiks izdarīts spiediens, vai ne tikai tiks izdarīts spiediens uz Ukrainu, lai tiktu panākt kāda vienošanās par kara darbības pārtraukšanu, bet it īpaši tas tiks izdarīts tieši uz agresoru valsti. Jo pašlaik līdz šim neizskatās, ka no Putina puses būtu kāda vēlme pārtraukt šo kara darbību. Bet jebkurā gadījumā Ukrainas atbalsts ir, lai gan varbūt cilvēki ir noguruši, turpinās. Un tas ir arī no mūsu valsts. Šodien 12. mēs domas darbinieki uz piemiņas brīdi tiem cilvēkiem, tiem ukraiņiem, kas diemžēl ir zaudējuši savas dzīvības, un noliksim svecītes pie domas ēkas. 18. kultūras centrā Ukrainas kultūras biedrība Kobzar rīko pasākumu saistībā ar šo 4 gadi, kopš šis iebrukums Ukrainā ir sācies. Un mēs no savas puses, kā jau teicu, regulāri pieņemam lēmumus par to, ka atbalstīt Ukrainu ar transporta līdzekļiem, kas droši vien ir ļoti vajadzīgs. Mēs arī esam sūtījuši ģeneratorus uz savu draugu pilsētu Viņicu un uzņēmuši bērnu nometnēs, bērnus un jauniešus, lai viņi iegūtu kādu atelpu, kādu mierīgu brīdi un varētu faktiski atpūsties no tās situācijas, kāda ir viņu valstī. Un es atgādinu, ka kopā rajonā un novadā visu laiku uzturas
apmēram 500 Ukrainas civiliedzīvotāji, vairākums no tiem ir pilsētā, un novadā apmēram 40-50, apmēram tā svārstās šis skaits, un mēs no savas puses arī sniedzam nepieciešamo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri jau 4 gadus ir spiesti dzīvot tālu no savām mājām. Tā kā aicinu turpināt atbalstīt Ukrainu, jo arī šobrīd vēl nav beigusies akcija, kur katru gadu tiek vākti līdzekļi Ukrainas atbalstam. Bet dzīve turpinās, un mēs arī turpinam strādāt. Komunālā pārvalde ir arī iesniegusi informāciju, kā mēs redzam, tuvojas pavasaris, un pavasaris, kā vienmēr, iestājas ar pozitīvu gaisa temperatūru. Dažas dienas tāda jau ir bijusi, lai gan vakar atkal mēs sagaidījām sniegputeni. Bet ļoti aktuāli šai laikā ir tieši lietusūdens savākšanas sistēmu uzturēšanas darbi, ko komunālās pārvaldes pasūtījuma rezultātā mēs esam uzsākuši, jo tā kā, ja iestāsies pozitīva gaisa temperatūra, un tāda arī tiek prognozēta, tad sniega kušanas rezultātā, ja šīs lietusūdens savākšanas notekas, jeb gulijas nebūs attīrītas, tas var izsaukt ļoti nepatīkamas situācijas, pārmērīgu ūdens uzkrāšanos uz brauktuvēm, peļķes un satiksmes drošība tādējādi mazinās un arī ceļa segums tiek bojāts. Jo šādā te pavasara laikā parasti naktīs ir sals un pa dienu pozitīva temperatūra, un tā rezultātā arī segums no šādas temperatūras svārstībām tiek bojāts. Pie tam ūdens jānovada būtu maksimāli ātri. Un ja arī kāds var iesaistīties arī savu māju tūmā, privātu māju iedzīvotāji, redz, ka šādi te veidojas, var arī ziņot vai arī paši izdarīt iespējamu tādu netik sarežģītu darbu, attīrīt šīs lietusūdens savākšanas sistēmas pie saviem īpašumiem no sniega un ledus. Vēl komunālā pārvalde informē, ka tiek veikta ikgadējā bērnu rotaļlaukumu un ārā trenažieru drošības pārbaude, un kopumā tiek pārbaudīti 38 bērnu rotaļlaukumi un 13 ārā trenažieru vietas, un kā vienmēr tiek izvērtēts tehniskais stāvoklis un atbilstība drošības prasībām. Nelieli bojājumi tiek novērsti ar ikdienas uzturēšanas darbiem, bet atsevišķām iekārtām jāveic lielākā apjoma remonta darbi. Tie jau ir uzsākti, dažas iekārtas arī tiks demontētas. Un tuvāko dienu laikā tiks veikts iepirkums par remonta darbiem, lai nodrošinātu visu nepieciešamo darbu izpildi. Es gribu arī piebilst, ka šī gada budžetā mēs esam paredzējuši nomainīt arī tās rotaļiekārtas, kuras jau nav vairs tik drošas mūsu bērndārzos. Kopumā vislielākais skaits ir paredzēts mainīt Bitītē. Bitīti mēs kā jaunu bērndārzu uzbūvējām 2010. gadā, pirms 16 gadiem, un tur ir plānots nomainīt 14 šīs te iekārtas, bērnu rotaļu iekārtas, un arī mainīt triecienu izturīgo segumu zem rotaļu iekārtām, kurš arī jau faktiski ir savu laiku nokalpojis. Bet kopumā pa vienai, pa divām šādām te rotaļu iekārtām, kas ir kļuvušas bīstamas, tiek mainītas arī Rūķītī, Saulītē, Ugālsielā, Varavīksnē vai bijušajā Pasakā, un Vavrītē un Zvaigznītē kopā 22 rotaļu iekārtas tiek mainītas, un domāju, tas ļoti svarīgi, lai
lai mūsu bērniem nav nekāda apdraudējuma. Es domāju, ka visi kaut kādā ziņā ir saskārušies un zina par to, cik svarīgs ir jautājums un praksē izmantošana par mākslīgo intelektu. Izglītības pārvalde informē, ka tagad Ventspilī darbojas 2 mākslīgā intelekta vēstneši. Tā ir pārvaldes metodiķe Irina Lučina un 6. vidusskolas skolotāja Marta Ezerkalna. Viņas ir oficiāli apstiprināts par mākslīgā intelekta vēstnesēm, kļūstot par galvenajiem ekspertiem šīs tēmas ieviešanā Ventspils pilsētas skolās un izglītības iestādēs. Un šīs abas ventspilnieces ir apgūšas mūsdienu metodiku un arī zināšanas par mākslīgā intelekta darbības principiem Rīgas biznesa skolā, izmantojot Massachusetts Tehnoloģiju institūta programmu RAIS un fonda augt rīkotajās apmācībās. Tā kā viņas ir iegūšas vajadzīgo kompetenci, lai varētu organizēt un vadīt informatīvas un metodiskas sesijas skolu direktoriem, mācību jomu vadītājiem un pedagogiem, jo ir, protams, ka ļoti svarīgi, lai šie mākslīgā intelekta prasmes tiek jau ieviestas un tiek izmantotas mūsu izglītības iestādēs. 17. martā Ventspils skolās tiks atzīmēta mākslīgā intelekta diena Latvija, un līdz marta beigām 6. līdz 12. klašu skolēni iesaistīsies aktivitātes, kas veltītas mākslīgā intelekta drošai lietošanai un tā ietekmes izvērtēšanai. Tādas ziņas no izglītības pārvaldes. Digitālais centrs informē, ka pirmoreiz Latvijā būs pasākums 11 līdz 15 gadus veciem bērniem vizija un nakts zinātnes misija. Un tas tiek gatavots kā savu veidu piedzīvojums, un skolēni kļūs par jaunajiem pētniekiem, kas darbojoties ekspozīciju zālē ar robotiņiem, virtuālās realitātes brillēm, veiks interaktīvus un radošus STEM uzdevumus visā zinātnes centrā. Būs jāizteno īpaša misija, jāglāb zināšanu kodola ierīce. Tā kā jūs to saprotiet, tā būs kā savu veidu spēle, kā aizraujošs piedzīvojums, un pasākums notiks no 12. marta 18:00 līdz 13. marta 12:00. Un pieteikties iespējams līdz 8. marta, aizpildot anketu. Vietu skaits ir, aizpildot anketu mājaslapā vizium.lv, un vietu skaits ir ierobežots. Dalības maksa par pasākumu ir 59 eiro. Ja vecāki pieteiks pasākumam 2 vai vairāk bērnus, tad tiks piemērota, māsas, brāļus vai arī draugus, tad tiem tiks piemērota 10% atlaide. Tātad pirmoreiz Latvijā Nakšņo zinātnes centrā šāds pasākums nakts zinātnes misija. Redzēsim, kā tas izdosies. Ventspils augstskolas bibliotēkā sāksies latviešu valodas sarunu klubs Valodas draugi. Un reizi nedēļā notiks sarunu vakari ar ukraiņu pilsoņiem, kas vēlas uzlabot latviešu valodas sarunas prasmes. Nodarbības organizē Ventspils augstskolas bibliotēkā, un nodarbības ir bez maksas. Sociālais dienests atgādina, kā ir uzsākta iesniegumu pieņemšana Lieldienu pabalstam. Pabalsta šo te iesniegumu tiks pieņemti līdz pat 30. aprīlim. Lieldienu pabalsts atgādina 35 eiro apmērā, un to varēs saņemt personas, kuras pirmkārt jau ir ventspilnieki, deklarējuši savu dzīvesvietu Ventspils administratīvajā teritorijā,
Tie ir pensionāri un personas ar invaliditāti, apgādnieka zaudējumu un izdienas pensijas saņēmēji, kuru pensija apmērs mēnesī nepārsniedz 623 eiro, kā arī nepilngadīgi bērni ar invaliditāti neatkarīgi no ģimenes ienākuma līmeņa. Iesniegums var iesniegt personīgi sociālajā dienestā, ievietot pie sociāla dienesta ieejas izvietotajās pastkastīties Rāņa ielā 10 vai Tārgales ielā 4, jo pastkastītes tiek tukšotas katru dienu darba laikā, vai nosūtīt sociālajiem dienestam pa pastu vai arī elektroniskā dokumenta veidā. Šim mērķim pašvaldība ir atvēlējusi vairāk kā 200,000 eiro un plānots, ka pabalstu lieldienām varētu saņemt apmēram 5700 ventspilnieku. Sociālais dienests arī informē, ka ir sācies jauns gads un, protams, ka ir iespējams arī saņemt pabalstu, kas ir paredzēts daļējai medikamentu iegādēji, kompensēšanai. Šo izdevumu daļējai kompensēšanai un pabalsta apmērs ir 50 eiro. Un jāsaka, ka nepilnos 2 mēnešos šo pabalstu jau ir, saņēmušas gandrīz 600 personas. Un arī šeit es varu vēlreiz minēt, ka tiesības saņemt šādu atbalstu ir nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuru pensija apmērs mēnesī nepārsniedz 623 eiro. Un arī, protams, bērniem ar invaliditāti no trūcīgām un maznodrošinātajām ģimenēm. Kurzemes filharmonija informē, ka Teātra namā Jūras vārti starptautiski atzīta mākslinieka izpildījumā būs iespēja noklausīties soul mūziku, blūza un funka mūziku. Šāds vakars ir paredzēts 26. februārī, ceturtdien, 19. Teātra namā Jūras vārti. Un uz skatuves būs starptautiski atzīta dziedātāja Žīzela Džeksona un viens no Eiropas vadošajiem Hamon B3 ērdeļu virtuoziem Rafaels Vresniks kopā ar grupu Soul Gift Band. Tā ir reti iespēja dzirdēt Amerikas un Eiropas soul, funka un blūza mūziku. Jāsaka, pagājušā svētdienā beidzās Ziemas olimpiskās spēles. Kā jūs ziniet, Ventspilī šajās olimpiskās spēlēs pārstāvēja vairāk atlēti. Tas bija Roberts Krūsbergs šortrekā kopā ar savu treneri un tēvu Kārli. Tur bija arī Jēkabs Kalenda bobslejā un, protams, 2 mūsu hokeisti, kas ikdienā spēlē Nacionālajā hokeja līgā, Uvis Balinskis un Arturs Šilovs. Jāsaka, ka viņi godam pārstāvēja Latviju un arī mūsu pilsētu. Protams, ne visi no viņiem vairs ir saglabājuši varbūt tik ciešu saikni. Piemēram, Arturs Šilovs jau, var teikt, agrāk ir pārcēlies uz Rīgu, bet viņš neapšaubām, mēs viņu uzskatām par ventspilnieku un jūtam viņam līdzi. Tā kā es domāju, ka olimpiāda kopumā ir beigusies veiksmīgi, gan Latvijai, gan arī mūsu pilsētai. Un šodien daži faktiski no tiem, kas pārstāvēja Latviju, atgriežas Latvijā. Tas ir Roberts Krūsbergs un Jēkabs Kalenda. Blumberkungs, mans kolēģis un sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala sagaidīs
mūsu sportistus Rīgā. Un pēc tam jau apmēram 9 vakarā, protams, ir ļoti grūti prognozēt precīzu laiku, sagaidīsim mūsu sportistus, mūsu olimpiskos dalībniekus pie koncerta zāles. Pašlaik ir plānots, ka pasākums būs ārtelpā, pie koncerta zāles. Protams, skatīsimies, kas ir ar laika apstākļiem. Mums ir arī plāns B, ja nu tik tiešām laika apstākļi kaut kā stipri sabojājas, varam arī, tad arī iespējams šis pasākums būs koncerta zālē Latvijā, iekšā zālē. Bet, jebkurā gadījumā, manuprāt, tas būs ļoti, ļoti svarīgs pasākums. Kā jūs teicu, sagaidīsim Robertu kopā ar viņa treneri Kārli un Jēkabu Kalendu, kurš faktiski, kā jūs ziniet, ieguva 8. vietu divnieku ekipāžā un 10. vietu četrnieku ekipāžā bobslejā. Roberts izcīnīja vienu no 2 medaļām 1500 metros, šortrekā bronzu. Tā kā savus olimpiskos, es gribētu teikt, varoņus sagaidīsim šodien. Un ventspilnieki ir aicināti arī piedalīties un sveikt olimpiešus ar atgriešanos un ar veiksmīgu startu. Brīvdienās bija sestdien, tā bija sagadījies, ka bija 2 pasākumi. Bija koncerta zālē Latvija, bija pasaules slavenās dērģelnieces Ivetas Apkalnes koncerts, ar ko viņi atzīmēja disku, kuru pagājušajā vasarā ierakstīja mūsu koncerta zālē. Šī diska atklāšanas pasākums, un bija arī Užavas kausa izcīņas fināls basketbolā. Protams, ka žēl, ka Užavas kausā mēs zaudējam fināla spēlē, bet tāds ir sports. Valmiera bija pārāka, un neapšaubām, ka šobrīd ir tāds periods sezonā, ka mūsu BK Ventspils un mūsu basketbolistiem ir zināma tāda sportiskās formas, es teiktu, bedrē, jo mēs ļoti smagi spēlējām 2 spēles Igaunijā, un pēc tam ar grūtībām uzvarējām Liepājas jaunos basketbolistus, kas varbūt nav tā spēcīgāk nokomplektētā komanda. Un savukārt valmierieši ir ļoti tādā pacēlumā. Viņi 2 reizes uzvarēja VF un arī Rīgas Zeļļus, kas ir, kā jūs to saprotiet, basketbola līdzjūtēji spēcīgas komandas. Ventspilnieku rindās rezultatīvākais bija viesspēlētājs no Lietuvas Armandas Urķis ar 21 punktu, bet mūsu līderi Arturs Sausējs un arī Šeltons varbūt neparādīja vislabāko sniegumu šajā spēlē. Tā kā jāapsveic Valmiera ar tiešām ļoti, ļoti, ļoti tādu labu panākumu, bet turpinam cīnīties, un jau tuvākajā laikā mums būs vēl viena spēle ar Valmieru. Būs iespējams revanšēties jau faktiski Baltijas, Igaunijas, Latvijas basketbola līgas ietvaros. Un ceram, ka sezonas noslēgums, tā skaitā arī play-off spēles, Ventspilniekiem būs veiksmīgāks, un viņi atgūs sportisko formu. Savukārt Apkalnes koncerts, manuprāt, bija ļoti, ļoti iedvesmojošs pasākums, ļoti augsta līmeņa mūzika. Ventspilniekiem bija iespēja noklausīties, kas bija piepildījuši koncerta zāles Latvija zāle, un arī šo koncertu bija apmeklēja Pēters Vasks, kura mūzika bija Arvo Pērts, igauņu komponists, un Pēters Vasks arī viens skaņdarbs bija Johana Sebastiana Baha radīts. Es domāju, tas bija tik tiešām lielisks pārdzīvojums, un tie, kas apmeklē šo
koncertu neapšaubām bija gandarīti. Arī kultūras ministre Agnes Lāce apmeklē šo koncertu. Bet vēlreiz atgādinu, šovakar aptuveni 21:00 gaidām Ventspilniekus. Sagaidīsim mūsu olimpiešus, pirmkārt jau Robertu Krūsbergu, bronzas medaļas ieguvēju.